Jā, šodien sarunu esam aicinājuši Madaru Petrovu un parunāsim par coachingu, par coachinga apmācībām, par Madaras pieredzi coachinga apmācībās, par to, kā viņai sokās. Un jā, arī sveicinu tiem, kas skatās ierakstā šo sarunu. Čau! Sveiks, Gita Ransi! Sveiki visi, kas pievienojās, kas atrada laiku. Mani sauc Madara, un man prieks būt. Jā, paldies, Madara, ka atradi laiku šodien šajā sarunai pievienoties. Un jā, kā tev iet šodien? Es jūtos ļoti labi, esmu tādā patīkami satraukta pirms šī laiva, jo šis ir mans pirmais laivs, jāsaka. Jā, bet paldies Metakoču centram un arī tev par šādu iespēju. Un es labprāt padalīšos par savu mācību pieredzi, jo iespējams tas kādam arī palīdzēs varbūt pieņemt izsvērtāku lēmumu. Ok, super, man prieks. Un kā vispār šis gads ir iesācies? Taču jauns gads ir pienācis. Jā, gads ir gana jaudīgs iesācies, jāsaka, jo ir daudz mācību mērķi, kur ir šogad arī uzstādīti. Un jā, nu pat esmu pusē arī jau coachingā, Metakoču centrā, apmācību procesā. Un jā, šis gads, es teiktu, iezīmējas tādā pašizaugsmes un izglītošanas gadā. Ok, super. Jā, tad Madara pastāsti, rekums Laila pievienojusies, saka čau, Laila. Sveika. Jā, šogad vēl neredzēt, jā. Jā, pastāsti, Madara, vispār, kas ir tas, ko tu dari ikdienā, tava nodarbošanās, kas tu esi, pastāsti mazliet vairāk, kas tev iepazīstina ar sevi. Jā, nu šobrīd es darbojos savā pamatdarbā, strādāju bankā kā HR speciālists, personāla speciālists un arī papildus veicu arī darba drošības aizsardzības speciālists funkcijas. Tā kā mans darbs ir tieši saistīts arī ar cilvēkiem, arī konsultēju gan darbiniekus, gan vadītājus dažādos darbtiesiskos jautājumos. Un jā, tas ir tas, ar ko es nodarbojos šobrīd pamatā. Un papildus tam esmu uzsākusi arī mācības un plānoju arī šogad dažādu veidu vēl citas mācības, kā jau es minēju. Ok, wow, tad jā, izklausās tāds gana pilns gads būs ar dažādām mācībām un saprotu kursi un apmācības. Ok. Jā, nu tad par to coachingu pastāsti, kā tu vispār nonāci šajā coachinga jomā, kā tev radās šī te ideja un tas pats lēmums, cik tas bija varbūt grūts vai viegls, cik ilgi tu briedi šim lēmumam, pastāst mazliet vairāk par to. Jā, nu jāsaka tā, ka patiesībā šis lēmums nenāca gana grūti, bet tas vairāk bija balstīts uz tādiem diviem apsvērumiem. Pirmkārt, pavasarī es piedzīvoju tādu pašizpētes procesu, kad es vairāk jau sāku domāt par to, kas ir tās manas stiprās puses, ko es gribu nākotnē darīt, kas varbūt ir mana tā misija, tā vīzija, balstoties arī uz to manu iepriekšējo pieredzi. Un gribējās tīri tā kā iziet tādu iekšējo transformācijas arī procesu, lai es pilnveidotos gan personīgi arī, un lai es arī tad profesionāli varu kaut ko iedot. Un tas otrs apsvērums bija saistīts ar to, ka ir pieaugusi šī coaching pieejas aktualitāte, un pat jau arī Latvijā viņa ir kļuvusi aktuālāka, gan individuāli, gan arī organizācijās, un domājot tieši arī par nākotnes iespējām, es saskatīju arī coacha profesiju kā tādu perspektīvu, jā. Tā kā šie divi bija tie galvenie iemesli un tie, kāpēc es arī sāku par šo interesēties, sāku lasīt vairāk grāmatas, papētīt internetu vietnēs arī, kādas ir programmas un piedāvājumi, jā, un uzrunāja man arī Metakoču šis te piedāvājums. Tad tas ir tādu pašizpētes procesu, tu nonāci coachinga jomā un saprati, ka jā, šis varētu būt tas, un kā tu vari sev prasmes pilnveidot arī, un arī kaut ko dot pēc tam citiem cilvēkiem. Jā, tieši tā. Jo mana tā iepriekšējā pieredze arī ir saistīta tieši ar konsultēšanu, bija saistīta ar konsultēšanu, arī šobrīd ir.
Un kādreiz strādāju daudz ar ģimenēm, ar bērniem, strādāju arī ar darbiniekiem, pašvaldību institūcijās, valsts institūcijās. Un tas, kas man pietrūkst un pietrūka, ir tādu skaidru rīku un metožu, kā visefektīvāk palīdzēt tam cilvēkam. Un tas arī bija tas mans stimuls, kāpēc es gribēju arī papētīt dziļāk šo coachingu, tādā veidā iegūstot to efektīvo rīku, jo bieži vien konsultēšana balstījās uz tādu padomu došanu, jā, vairāk vai mazāk un tādiem ieteikumiem, bet coachings nav par to. Coachings ir vairāk par to iekšējo apzināšanos, par atbildības uzņemšanos pašam cilvēkam un par tādu, jā, fokusēšanos un veicināšanu uz tām izmaiņām. Un tas man arī norezonēja, kad es gribētu šādā veidā, ar šādu metožu palīdzību, jo es saskatīju, ka tas ir daudz efektīvāk. Ok, un es pareizi saprotu, tu klātienē mācies, vai ne? Jā, šobrīd mācos klātienē, jā. Jā. Pastāsti, kas bija tas, ko tu apsvēri, veicot lēmumu vai nu apmācības, restīvi paņemt online, attālināti vai arī iet klātienē? Kas bija tie kaut kādi faktori, pēc kuriem tu virzies? Jā, man bija diezgan skaidrs, ka es vēlos klātienē, jo man ir svarīgi sajust cilvēkus, būt tajā vidē, kur ir cilvēki. Un man tas formāts likās priekš manis vispiemērotākais, īpaši, ja runa iet par tādiem transformācijas jautājumiem. Jā, būt klātesoša, tas man bija svarīgi. Ok. Jā, nu tad tagad jau ir pusē šīs te apmācības, ir jau mums, es esmu online programmā, pats arī mācos coachingu, mums ir bijuši 4 moduļi, cik jums ir arī, man liekas? Jā, arī 4 moduļi ir bijuši, jā, pusē. Jā. Un pastāstīji par tām sākotnējām gaidām, kas ir tas, ko tu sagaidīji. Tu jau minēji šīs te metodes, kaut kādas tehnikas, rīki, ar kuriem var strādāt, un pastāsti, kas bija tās sākotnējās gaidas pirms tu uzsāki apmācības? Jā, pirms es arī izvēlējos, es paskatījos MetaCoach arī programmu, man uzrunāja tas saturs, cik viņš ir daudzveidīgs, tas saturs par dažādām tēmām, gan individuālais, gan transformāciju, gan komandu, grupu coachings, mediācija, konfliktu risināšana un arī pat tīri mārketinga lietas un tā tālāk. Un tas saturs mani uzrunāja arī ar to, ka papētot tos kritērijus, es saprotu, cik viņi ir balstīti praksē. Jo es esmu cilvēks arī, kurš mācās tieši no prakses ļoti daudz, un man tas bija ļoti svarīgi. Un, jā, jāsaka, ka man tās gaidas attaisnojās, un pat es teiktu vairāk no tā aspekta tieši, kad mācību procesa laikā ir iespēja ne tikai apgūt to teoriju, bet praktizēt arī ārpus šī centra, jā, jo tas centrs jau patiesībā ir tikai platforma, kurā augt, un tā drošā vide tur ir, protams, ja, bet tas gala mērķis jau ir ārpusē, reālajā dzīvē. Un tas, ka mums ir iespēja kočot klientus ārpus, un ka tā ir tā prasība, un to izpildot, ir tiešām tas gandarījums un tā realitātes sajūta lielāka. Jo bieži vien, tad, kad cilvēks izmācās kaut kādas mācības, viņš nezin, ko ar to iesākt. Ja? Viņš iziet ārpusē, un viņš nesaprot, ar ko sākt, ko darīt, jā, tā kā jūtas mazliet izmests no laivas. Bet šeit mēs jau to darām, un es domāju, ka tā sajūta būs tikai, ka jāiet uz priekšu. Tad tu sagaidīji jau, ka būs daudz šī te prakse. Jā. Un tas apstiprinājās un vēl vairāk apstiprinājās. Un saprotu, ka tev arī šī te pieeja ir ļoti atbilstoša tavai personībai, teikt tā. Ok. Kā tu aprakstītu vispār šo te pieredzi, kas ir pēc 4 moduļiem mācības ir pusē, kā tu varētu noraksturot šo te kopumā pieredzi, ko tu iemācījusies, kaut kādas atziņas, zināšanas, prasmes, kā tu to varētu noraksturot? Galvenais priekš manis pašas ir apziņa, vērtīgi ir tas, ka es saprotu, ka es varu iedot, ka manī ir tās kvalitātes, kas ir vajadzīgas arī
papildus vēl zināšanām, ja, kas ir šī holistiskā klausīšanās arī, kas ir tāda analītiskā domāšana, kas ir tā spēja sadzirdēt to cilvēku, sajust. Un tas ir tas, ko es tā kā sevi apstiprinu ar šīm mācībām, ka šis virziens ir tas, kas ir tas priekš manis un ko es varu arī iedot tam cilvēkam. Protams, vērtīgi ir tas, ka mēs iegūstam kontaktus šajā mūsu mācību procesā. Mums ir ļoti forši kursabiedri, un katrs ir tik unikāls un savādāks, un mēs tiešām smeļamies no katra kaut ko, un tas ir fantastiski. Jā, kas vēl no tādiem ieguvumiem, pavisam mainās domāšanas veids. Tā domāšana ir vairāk fokusēta uz nākotni, un tas ir fantastiski, un man patīk tas domāšanas veida virziens, kādā veidā coachings arī to parāda, to perspektīvu. Jā, es teiktu, tās vērtības un lietas ir ļoti daudz, arī tīri varbūt privātajās attiecībās, ja, kas ir ģimenē, ja, gan ar bērniem, gan attiecībās ar otru partneri. Un darbā, piemēram, ja, dažādos procesos, tāpat jautājumu uzdošana, atbildības atdošana, ja, un dažādi tādas lietas un rīki un metodes, ko tu vari izmantot arī uz sevi, lai tu pārliecinātos par to efektivitāti. Tā kā, jā, es teiktu, ir ļoti, ļoti daudz ieguvumu no šī mācību procesa. Jā, tu minēji par šiem kontaktiem arī, tas man iespiedās atmiņā, jo no savas pieredzes, kad ir šīs coachinga sesijas, ka mums ir jāpraktizē pa trīniekiem, kas ir ārpus šī studiju apmācību laika, tad ir tik ļoti vērtīgi, ka mani kaučo un arī, protams, ka es kaučoju. Un tajā brīdī, kad kāds cits mani kaučo, tad arī to citu pieeju saprast un arī, piemēram, paņem kādu vērtīgu jautājumu vai metodi, kas rodas tajā brīdī šeit un tagad uz vietas. Jā. Tā kā tieši tā apmaiņa ar kursabiedriem ir super vērtīgi. Jā, tas, ko tu saki, tiesa, ir ļoti vērtīgi, ka mēs paši arī kaučojamies kā mācību procesa dalībnieki pie profesionāliem kaučiem un arī savā starpā. Jo tā ir fantastiska iespēja tik daudz savas arī iekšējos dažādus šķēršļus, savus ierobežojušos uzskatus un atrisināt, un pats tu redzi, kā tas dzīvē strādā. Tā kā jā, tas ir fantastiski tāda iespēja kaučoties arī mācību procesa laikā. Jā, un ir dažādas vērtības un iegūmi. Un pastāsti, kādi ir bijuši lielākie izaicinājumi pašlaik, kad mācības ir pusē? Jā, lielākie izaicinājumi saistās, protams, ar klientu atrašanu, klientu piesaisti, ja, jo tad, kad ir jāiet ārpus un jāmeklē klientus, patiesi ir izaicinoši, un kādam tā ir iešana arī ārpus komforta zonas, un arī man pašai tas bija izaicinoši ielikt pirmo postu sociālajos tīklos, ja, ka tu aicini kādu, un kur vēl paprasīt par to samaksu, ja. Tas ir tiešām jābūt drosmīgam un tas jādara, bet tad, kad tu to izdari, tad ir tāda gandarījuma sajūta, ka tu vari tam pārkāpt pāri, un pārkāpjot pāri, tu jau redzi nākamos soļus. Jau ir idejas, ko jau kā tālāk darīt. Ja? Tā kā es teiktu, jā, tas izaicinājums bija saistīts ar klientu atrašanu, grupu atrašanu. Un otrs izaicinājums laikam jābūt arī tas tie tehnoloģiskie rīki un tehnoloģisko rīku arī izmantošana. Tīri arī, kas varbūt attiecās uz kaut kādu digitālo mārketingu, jo es sāku vairāk par to interesēties, ja, kas tas ir, kā vispār reklāmas veidot. Un tā ir iespēja atkal iegūt kaut kādas zināšanas vēl papildus, kas ir nepieciešams, lai tu tālāk vienkārši ar to darbotos veiksmīgāk. Tā. Ja tu minēji šo te drosmi spērt pirmo soli, pastāsti, kur tu ņēmi šo te drosmi, kā tev tas izdevās? Es vispār esmu tāds diezgan fokusa cilvēks. Ja es uz kaut ko fokusējos, tad es eju tā diezgan mērķtiecīgi uz to, jā, bet es pieļauju, ka tas ne visiem cilvēkiem tā ir. Un to drosmi savā ziņā var iegūt arī un smelties starp kursabiedriem.
Pavisam noteikti, jo mēs arī iekšēji kočojāmies, kur tad šos klientus var vispār dabūt, ja, par kādām tēmām un dažādas radošās pieejas izmantojām, ko mums māca arī mācību procesa laikā. Mēs arī paši šī jautājuma risināšanā izmantojām. Un jā, un tas strādā, un idejas ir, un atbalsts arī ir kopējais. Restīgi tā ir tāda komunas sajūta. Varētu tāpat to noraksturot. Man tāda asociācija radās, ka jā, ir šie līdzīgi domājoši cilvēki, kas sanāk kopā un tiešām tās vērtības ir līdzīgas un kas papildus iedod to dzinuli un tādu drosmes spērienu. Tā arī ir tiesa, jā. Ok. Jā, pastāstīju mazliet vairāk par tām pārmaiņām sevī. Ok, ir šis te punkts, kad ir mācību sākums, un kas ir tagad, ko tieši tā iekšēji sevī to es novērojis, vai tas ir tas, tu minēji domāšanas veids, jā, kas vēl tev nāk prātā par šo? Jā, tas domāšanas veids noteikti par to, ka tā kā uz augšu, uz āru, uz situācijas atrisināšanu, jā, tā kā saskatīt tos šķēršļus un saskatīt, ka patiesībā tie šķēršļi, ja viņus pārveido tajos mērķos, tad atkal viņus atrisinot, tu esi tuvāk jau tam rezultātam. Tā kā, jā, un noteikti es esmu pamanījusi, ka es esmu pašpārliecinātāk arī kļuvusi, jo es esmu apzinājusies arī savas stiprās puses, arī savas spējas. Es zinu, pie kā man ir jāpiestrādā, ko es esmu gatava arī strādāt, tīri savā arī personīgai izaugsmē. Un jā, es esmu iemācījusies varbūt tā argumentētāk arī paust savu viedokli. Ja? Nu, tas ir saistīts ar to pašpārliecinātības arī sajūtu. Darba procesā es arī jūtu, ir izmaiņas tādā ziņā, ka dažādos procesos es izmantoju arī šobrīd metodas, kaut vai tā pati zināmākā, dzirdētākā grow metode, ja? Un arī ar to izmantojot, es jūtu, kad ir tāds mērķtiecīgāks kaut kāds komandas darbs, ja, ko mēs veicam arī darba procesos kaut kādos, un ir tas viens skatījums, un tā jēga un nozīme tiek atrasta visā. Un patiesībā, jā, tā atziņa man arī ir tā, ka patiesībā viss jau arī slēpjas tajā jēgā un nozīmē. Jo, ja mēs runājam, piemēram, arī par to, ka bieži vien cilvēki saka, ka nav laika, tad reti, kad tas īstenībā ir par tādu fizisku laiku. Tas vairāk ir par jēgu, par nozīmi, kāpēc tev tas ir svarīgi, un tad tas laiks jau iegūst to savu vietu, jo tās 24 stundas diennaktī patiesībā ir ļoti daudz, un tu ļoti daudz var izdarīt. Tad, ja tu tam piešķir tiešām jēgu, nozīmi. Jā, manuprāt, šī te atruna, ka nav laika, tas, nav tāda īsti neeksistē. Laiku vienmēr var atrast lietām to, ko grib, vajag un ir nepieciešams izdarīt. Un jā, par šo te coaching procesu, tas man kaut kā asociējās ar tādu izgaismošanu, sevis izgaismošanu, ieraudzīt tiešām sevī lietas. Tas, ko tu minēji, ieraudzīt savas stiprās puses, lietas, ko var pilnveidot, tas tiešām akcentē un vairot to iekšējo sevis apzinātību, kas arī superīgi rezultējas, kā tu minēji, tavā pašpārliecinātībā un jā, prieks dzirdēt. Jā, tā tas arī ir, jo tas patiesi izgaismo tevi pašu, un bieži vien varbūt ir kaut kādas lietas, kas šķiet tev nepatīk tagad ieraugot, ja, kas tevī ir, bet pie tā strādājot, un tu redzi, ka pie tā ir jāstrādā, strādājot pie tā, tu jau audz par labāku cilvēku, par labāku profesionāli, jā. Tā kā jā. Ok, tu minēji, ka darbā tu izmanto arī kādas šīs te metodas jau savā esošajā profesijā. Par grow metodu tu minēji, kā tavs pašreizējais darbs vispār ir saistīts ar coachingu, vai tur ir kaut kādas līdzības, vai ko tu vari paņemt no šī te coachinga savā esošajā darbā?
Jā, nu noteikti tas ir kaut kādu procesu, kur notiek kaut kāda jautājuma izskatīšana un procesu pārskatīšana, tad šis te Grow modelis ļoti labi tam kalpo. Arī kaut kādu attiecīgu lēmumu pieņemšanā, jā, tāpat tas Dekarts var labi kalpot tam, jā, lai kaut kā izsvērtāk pieņemt kaut kādu veidu lēmumu, tāpat tas vida analīze. Un es teiktu, ka arī noteikti jautājumu uzdošanas tehnika, jo tas, ko mēs iemācāmies arī coachinga mācību procesa laikā, ir uzdot jautājumus un uzdot atvērtus jautājumus, uzdot spēcīgus jautājumus, kas palīdz cilvēkam pašam atrast kaut kādas atbildes. Jo bieži vien ir kaut kādas lietas, ko no tevis tā kā gaida, bet patiesībā, kas varbūt nav tava īsti atbildība. Un tas ir tas, par ko es iepriekš minēju, tā atbildības atdošana, nevis tas, kas ir tavs un tu novēl atbildību, bet tas, kas nav tavs, bet tu mēģini palīdzēt tam cilvēkam, kā tu vēl savādāk šo var noskaidrot. Jā. Viens ir tas, ko es tev varu iedot kādu atbildi, ja, bet otrs ir, kā tu vēl pats vari to noskaidrot. Tā kā šis ir tāds arī labs moments, kas man šobrīd arī kaut kādā ziņā varbūt atvieglo to darba procesu, jo cilvēki sāk skatīties iespējas, kur vēl kaut kādu informāciju var iegūt. Un tas jau tad ir tāds lielāks kopskats, jā, tam visam. Tā kā jā, jautājumu uzdošanas tehnika noteikti arī tas, ko es izmantoju arī pamatdarbā. Man tāda interesanta asociācija ienāca atmiņā par to, ka nevis iedod zivi cilvēkam un viņš ir paēdis, bet iedod makšķeru un lai viņš pats meklē savu šo ēdienu. Tā kā tas jā, nevis pateikt atbildi cilvēkam, hei, nu rekur tas ir un viss, bet skatīties vairāk ilgtermiņā, lai cilvēks vienreiz, meklē, ir kaut kāds garāks process, lai atrastu uz kaut ko atbildi, un tad nākamreiz jau tas būs vieglāk. Tieši tā arī es to izjūtu, ka tas ir tas, ko tam cilvēkam var iedot, paplašināt to viņa skatījumu, kā viņš vēl savādāk var iegūt kaut kādu informāciju, palīdzību, resursus, ja kādas vēl ir iespējas. Jā. Nevis saknē pasakot, es nezinu, un es tev nevaru palīdzēt, vai tā nav mana atbildība, jā, bet palīdzēt, veicināt, domāt tam cilvēkam. Jā. Jā. Ok, un jau mazliet tojoties nobeigumam, kā tu saredzīji savu karjeru saistībā ar coachingu, un vai tu saredzīji, un ja jā, tad kā? Jā, es pavisam noteikti saredzu savu profesionālo darbību ar coachingu, un es arī esmu uzlikusi sev mērķus arī nākamajam gadam saistībā ar šo, un es noteikti gribu praktizēt, lai vēl vairāk nostiprinātu dažādos jautājumos savu to spēju dot un palīdzēt cilvēkiem. Un jā, man patīk tā apziņa, ka es varu ilgtermiņā iedot cilvēkam pozitīvu, atstāt tādu pozitīvu iespaidu ilgtermiņā uz to cilvēku. Un tas ilgtermiņš man arī ir tas, kas man rezonē, ka tas nav vienas dienas pasākums, bet tas ir tiešām ilgtermiņš, ka cilvēkam mainās kaut kas, ja, un tā domāšana un tas veids. Un arī tas, ka cilvēks iemācās patiesībā sesijas laikā, jau ar pirmo sesiju viņam jau ir gan tas transformācijas jau uzsākts, tas ceļš, gan arī tas, ka viņš jau ierauga tos veidus, kā viņš var tālāk strādāt, tos rīkus iedot arī, kā viņš var strādāt tālāk ar tām lietām līdzīgām nākotnē. Tā kā tas ir par ilgtermiņu, jā. Bet jā, atbildot uz jautājumu par manu saistību ar coachingu, tad jā, es gribētu turpināt savu izaugsmu tieši šajā. Un varbūt jau ir iezīmējusies tā niša novirziens. Es redzēju, Instagramā tev ir par transformāciju un konfliktiem rakstīts. Varbūt var pakomentēt vairāk par to tavu novirzienu, kur tu jūties, ka jā, šis ir tavs. Jā, šobrīd ir vēl, teiksim tā, ar to nišas noformēšanu. Tas ir bišķiņ tāds laiks vajadzīgs, jo vēl, protams, mācību process turpinās. Šobrīd ir puse, mums vēl ir priekšā daudz interesantu tēmu.
Šobrīd tas, jā, kur es jūtu to spēku, ir tas, tātad šie te dažādi šķēršļi un ierobežojušie uzskati, kas arī saistās ar dažādiem pieņēmumiem. Jā. Ir arī šobrīd man ir bijuši klienti, kur es saredzu, ka ļoti daudz balstās uz pieņēmumiem, nevis uz kaut kādiem faktiem, un patiesībā noliekot šos pieņēmumus, šos šķēršļus, nu, tā kā cilvēks atzimst no jauna, viņš saredz no jauna to mērķi. Tā kā tas varētu būt potenciāli virziens attiecībā uz konfliktu risināšanu. Jā, tā tēma man arī ir tuva, jo esmu izgājusi savulaik mediāciju pirmo līmeni, pirmo kvalifikācijas līmeni, un šī gadā arī vēlos paturpināt arī to tēmu. Tā kā jā, skatīsimies, uz kurieni nonišēšos un kas būs tas iespējams. Tas varētu arī būt grupu coachings, bet jāskatās, jā. Kā būs pēc tam? Jā, man arī šī ideja pēc pirmā moduļa, kas mums bija par grupu un komandu coachingu, man arī tā kā vēl vairāk rosās tā ideja un ieinteresēja šī tēma. Ja iepriekš bija tā 50-50 par to grupu un komandu coachingu, tad tagad arvien vairāk sāk ieinteresēt. Un vēl viens īstenībā moduls ir priekšā par grupu un komandu coachingu. Sanāk, tur ir 2 moduļi. Jā, tiesa. Ok. Tad, ko tu varētu un vēlētos teikt kādam, kurš apsver iespēju mācīties coachingu? Kas būtu tie faktori, kas ir jāņem vērā? Es noteikti aicinātu padomāt, kāpēc tas ir nepieciešams, ko tas tavā dzīvē mainīs, tas ir tu šos te uzsāksi, kāpēc tev tas ir svarīgi. Tādā apzinātības līmenī saprast, jo tad, ja tu apzinies, tu vienkārši pēc tam tev ir vieglāk arī noturēt to fokusu uz to mērķi un uz to gala rezultātu, uz to sasniegšanu. Noteikti ieteiktu arī nenobīties varbūt no tā satura un arī kritērijiem, jo kritēriji ir gan arī pamatīgi, bet, kā jau es iepriekš minēju, viņi tieši iedod to pamatīgumu tajā visā, to praksi, kas tev palīdz pēc tam nejusties kā izmestam no laivas, bet turpināt darīt to arī reālajā vidē. Un noteikti nenobīties no tiem kritērijiem. Jā. Tā kā es novēlu pieņemt sev pareizo un atbilstošo lēmumu un tik uz priekšu. Jā. Ok, super. Jā, un tad pašās beigās tad tavs novēlējums taviem apmācību biedriem? Maniem apmācību biedriem esošajiem es novēlu izturēt līdz galam, jā, un atkal atcerēties ik pa laiciņam, kāpēc mēs to darām, kāpēc tu to dari, jā, kas ir tas galvenais iemesls, tad, kad tu uzsāki, un kas ir šobrīd tas, kāpēc tu to dari. Un atgādinot sev, jā, tad tas arī palīdzēs virzīties uz priekšu. Jā. Ok, super. Paldies tev, Madara, par sarunu. Paldies tev liels arī un Metakursu centram. Paldies. Jā, super. Lai turpinās ražīgs un apmācībām pilns gads. Paldies un lai jums visiem jauka šī diena. Jā. Atā. Čau, čau.